Gulbenes jaunieši jau 4. gadu, anketējot savus vienaudžus, noskaidro svarīgākos aizvadītā gada notikumus un cilvēkus. Šogad jauniešu centrs Bāze un klubs Dēms aptaujāja vairāk kā 300 galvenokārt pilsētas skolu audzēkņus. Aptaujas rezultātā tika izvirzītas 5 nominācijas. Par gada notikumu jaunieši atzina Strūklakas atklāšanu Gulbenē, par gada iestādi Vecgulbenes muižu. Katru gadu tiek noteikta arī gada sāpe. Šoreiz jaunieši par savu lielāko sāpi atzina ekonomisko krīzi. Savukārt nominācija Gada cerība piešķirta jaunajam tirsniecības un atpūtas kompleksam, kurš gan vēl tikai būvējas. Anketās par gada cilvēku atzīts Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolais Stepanovs. Bet lielā ieguldījuma balvu, ko pasniedza jauniešu klubs Dēms, saņēma Gulbenes tautas teātra režisore Edīte Siļķēna. Vakara gaitu kuplināja Ralfs Rubeņs un diskotēka Alianse. Viss pasākums tērpos, mūzikā un izdarībās bija ieturēts 80. gadu stilā. Sauc par jauniešu centru Bāzi. Es viņu atklāju. It's